Ieejot sistēmā, tu redzēsi projektus, kuros esi iesaistīts tu, vai arī visus projektus, ja esi sistēmas adminis. Šeit ir projekta identifikācijas numurs, projekta nosaukums, papildus informācija, kur ir detalizētāk aprakstīts projekts, projekta adrese, pasūtītājs šim projektam, attēls, ko tu ievadi, izveidojot projektu, izpildes procents, kas rēķinās pēc izpildītajiem darbiem šim projektam, neapstiprinātie ienākumi un izdevumi, attiecīgi, cik ienākumu un izdevumi neapstiprināti tieši konkrēti šim lietotājam, kopā ievietot, cik ir ienākumi, cik ir izdevumi, atlikušās finanses, kas rēķinās pēc apmaksātās summas gan ienākumiem, gan izdevumiem, atlikušais budžets, kas rēķinās kopējais budžets mīnus izdevumi. Tāpat arī līguma datums un izpildes termiņš. Izpildes termiņš izcelts sarkans, jo tas ir nokavēts. Tāpat tās izcelsies arī atlikušās finanses, ja tās būs negatīvas, atlikušais budžets, ja tas būs mazāk par 50 000, vai atlikušais budžets, ja būs mīnusā, tad viņš izcelsies pamatīgāk. Šeit augšpusē var ievietot failu, ievelkot to, vai spiežot virsū un atvērsies loks, kur tu vari pievienot failus, lai saglabātos tas procesā sadaļā. No procesā sadaļas pēc tam tos var ielikt projektos. Par to mēs runāsim nākamajos video. Tātad arī var kārtot pēc jaunākā, vecākā alfabēta. Var meklēt konkrētu kādu no projektiem, pēc informācijas tajā. Var mainīt secību, ja vēlies katru reizi atrot kaut kā savādāk sakārtot šos projektus. Šeit var redzēt projektu skaitu, cik ir aktīvi šobrīd, un šeit ir visu projektu kopējā līguma summa. Un turpmākajos video apskatīsim arī visas pārējās pogas, kas ir šeit kreisajā pusē, kā darbojas katra no tām. Tiekamies!